Mani sauc Ance Grama. Es mācos Olkas Jāņa Cimdas ģimnāzijā un ikdienā man patīk zīmēt. Es eju mākslas skolā kopš 2. klases un kādreiz gāju arī bumbu pulciņā, bet tagad bumbas es spēlēju tikai mājās. Es stāstīšu latviešu tautas pasaku Saule, sals un vējš. Tas noticis senos laikos. Saule, sals un vējš gājuši kopā pa vienu ceļu, un iedami viņi sarunājās. Saule sacīja: es esmu stiprāka par jums abiem. Sals sacīja: nē, es esmu stiprāks. Visi atzina, ka stiprākais ir tas, no kura visi baidās. Bet kurš tad ir tas stiprākais? Iedami viņi satika kādu pretīmnācēju, kurš ieraugoties gājējs, noņēma cepuri un paklanījās. Bet kuram tad īsti viņš paklanījās? Cilvēks uzliek apkārt savu cepuri un iet tālāk. Bet nestik tālu pagājis, 3 gājēji jau sauc viņu atpakaļ. Viņi grib zināt, kuram tad īsti cilvēks paklanījies. Nu, ne jau taču visiem 3 reizē. Tā nu cilvēks domā, bet nezinu, kuram gan dot to godu. Jo, lai gan saule var stipri saldēt, un vējš var izkaltēt zemi, kuram gan dot to godu? Vai nebūtu labāk, ja es sacīšu, ka pret vēju? Jo, lai gan saule var stipri karsēt, ja uzpūš vējš, uzreiz paliek daudz vēsāk. Un, lai gan sals var stipri saldēt, ja uzpūš vējš, uzreiz paliek daudz siltāk. Un tā cilvēks saka: es paklanījos pret vēju. Saulei tas nemaz nepatika, un viņa sāka draudēt cilvēkam: tu šo man pieminēsi visu savu mūžu, kad atzini vēju par labāku. Bet vējš mierināja cilvēku sacīdams: nebaidies ne no saules, ne no saula, tikai piemini mani. Vasarā saule sadomāja atriepties cilvēkam un uzsūtīja viņam tādu karstumu, ka pat cilvēks vairs nezināja, kur nu vairs glābties. Varbūt ir ūdenī glābties, bet cik gan ilgi ūdenī sēdēs. Un tad cilvēks atcerējās par vēju un saka: kaut jau vējiņš sāktu pūst, uzreiz izpautu daudz vēsāk. Un te, nezinu no kurienes, pēkšņi sāk pūst vējš, un cilvēkam uzreiz paliek daudz vēsāk. Saulē bija jāatzīst, ka vējš ir tomēr stiprāks. Ziemā saules sadomāja atriepties cilvēkam un uzsūtīja viņam tādu augstumu, ka pat cilvēks vairs nezināja, kur nu glābties, ko nu darīt. Un tad viņš atcerējās par vēju un saka: kaut jau vējiņš sāktu pūst, uzreiz izpaliktu daudz siltāk. Un te, nezinu no kurienes, pēkšņi sāk pūst vējš, un cilvēkam uzreiz paliek daudz siltāk. Un salam bija jāatzīst, ka vējš ir tomēr stiprāks. Tā cilvēks varēja turpināt dzīvot savu dzīvi un darīt savus darbus līdz pat mūža galam. Atgadījums visdzīves. Kādu dienu mans kaķis no sita sadomāja aizlīst aiz virtuves skapjiem. Interesanti, ko gan viņa tur gribēja atrast. Un tā nu viņa lien un iesprūst. Ārā vairs netiek. Nu, mēs taču jau, protams, tajā mirklī to nezinājām. Meklējām visu dienu, bet nekā. Un tad māma pašā vakarā sadzirdēja tādu klusu jautēšanu. Mēs visi sākām klausīties, no kurienes tā nāk. Un tad sapratām, ka Rusita ir iesprūdusi aiz virtuves skapjiem un netiek ārā. Pasaucām palīgā tēti,
Tētis atbīdīja vaļā virtuves skāpjus un uz sita tika brīvībā. Anekdote. Jancīts māca papagailim runāt. Jancīts saka, es māku runāt. Papagailis atbild, es māku runāt. Jancīts saka, es māku staigāt. Papagailis atbild, es māku staigāt. Jancīts saka, es māku lidot. Papagailis atbild, ko tu te muļķojies? Tu pats lidot nemāki.